Cienījamie konferences dalībnieki, partneri, esiet sveicināti. Man ir liels prieks šeit šodien Swedbank telpās uzņemt ikgadējo, nu jau 6. pēc kārtas risku pārvaldības konferenci un uzrunāt visus tos, kam šie jautājumi ir aktuāli un nozīmīgi. Es uzskatu, ka šis fórums ir kļuvis par vietu, kur notiek kvalitatīva diskusija par risku pārvaldības un ar to saistītajiem jautājumiem. Un nenoliedzami, ka strateģisko procesu un risku vadība šobrīd, kad nenoteiktība, un šo vārdu mēs šodien dzirdēsim ļoti daudz, ir kļuvusi par tādu struktūrāli klātesošu faktoru, manuprāt, ir īpaši nozīmīga. No sava ikdienas darba sistēmiski nozīmīgā un līdz ar to ir stingri regulētā finanšu institūcijā, gan vadot un attīstot bankas darbu, gan arī nodrošinot pakalpojumus un finanšu risinājumus plašam uzņēmumu un privātpersonu lokam, vēlos izcelt trīs jomas, kas, manuprāt, palīdz labāk pielāgoties un stiprināt noturību šajos jaunajos ar augstu nenoteiktību un mainību raksturīgajos apstākļos. Un kā pirmo es minētu scenāriju modelēšanu. Un scenāriju modelēšanu nevis kā krīzes reaģēšanas rīku, bet kā rutīnu. Un tā, piemēram, bankās tiek regulāri modelēti dažādi makroekonomiskie, likviditātes, tirgus, operacionālie un drošības scenāriji. Un tas ļauj saprast labāk robežas, definēt risku apetītes, izvērtēt iespējas un stiprināt pārliecību stratēģisku un arī taktisku lēmumu pieņemšanas brīžos un vajadzībās. Otra lieta, ko es gribētu izcelt, ir skaidru lēmumu pieņemšanas kārtība un process. Nenoteiktībā diezgan bieži paralīzi veido nevis informācijas trūkums, bet neziņa par atbildībām un lēmumu pieņemšanas mandātiem. Un bankās lēmumu pieņemšanas kārtība un mandāti un informācijas apmaiņa abos virzienos ir ļoti stingri atrunāta, un tas arī ļauj, ātri rīkoties un rīkoties saskaņoti gan standarta situācijās, gan, kas jo īpaši svarīgi, nestandarta situācijās, kad varbūt standarta protokoli nav pieejami un nedarbojās. Un trešā lieta, ko es vēlētos izcelt, ir uzņēmuma biznesa nepārtrauktība un noturība kā stratēģiskā prioritāte. Banku sektorā biznesa nepārtrauktība tas nav tikai plāns krīzes brīdim, tā ir gatavība un spēja darboties jebkuros apstākļos. Līdz ar to bankas gadiem iegulda sistēmās, procesos, komandās, kas nodrošina darbību arī sarežģītos apstākļos. No kiberdrošības un operacionālajiem procesiem un jau arī līdz kritisko pakalpojumu nodrošināšanai, tā saucamajā ārkārtas situācijas gadījumā. Un, manuprāt, tas ir arī tāds būtisks pamats sabiedrības un klientu uzticības saglabāšanai un arī spējai turpināt darbu neatkarīgi no ārējiem satricinājumiem. Bet jebkurā gadījumā arī nenoteiktības laikmetā un šī augstā nenoteiktības fona ir skaidrs, ka aizvadītajos vairāk nekā 20 gados iepazītais ekonomikas modelis, kas balstījās uz globalizācijā atnestajām lētajām cenām, patstāvīgi lētiem kredīta resursiem un tādu kā fiskālo telpu noslogojošiem energoresursu subsīdijām ir beidzies. Un tāpēc investīcijām produktivitātē, efektivitātē un līdz ar to konkurences spējā ir jāiet roku rokās ar noturības un risku vadības jautājumiem. Un abās šajās dimensijās svarīga nozīme ir domāt plašāk un drosmīgāk. Par lielākiem tirgiem ar lielākām ambīcijām, kā arī par ciešāku sadarbību un integrāciju starp uzņēmumiem, nozarēm, investoriem
un finansējuma avotu ekosistēmu. Arī nenoteiktībā, un droši vien, ka nenoteiktībā, jo īpaši ļoti liela nozīme būs drosmīgiem un pārdomātiem lēmumiem. Un risku pārvaldība, kā saka, fokus uz to un investēšanu risku pārvaldībā noteikti sekmē un palīdz šādus drosmīgus, bet pārdomātus lēmumus pieņemt. Tam rosinājumus arī novēlu jums iegūt šīs dienas konferences laikā un novēlu jums vērtīgas diskusijas un vērtīgas atziņas. Paldies!